Ну, должна вот. Gribu jums pateikt, sakot mūsu publisko sapulci, ir tas, ka es no visas sirds dziļi jums pateicos, ka jūs atnācāt šodien atbalstīt ne tik mani, cik Rēzeknes domi, un vēl, kas ir vēl svarīgāk, atbalstīt jūsu tiesības, visu rēzekniešu tiesības balsot par savu vietējo varu. Nevis piekrist tam, ka, pieņemsim, mums no Rīgas nozīmēs kādu cilvēku, kas ir, kam nav priekšstata par to, kas notiek pilsētā, kas notika visus 15 gadus, kamēr deputāti, kas pārstāv partiju Kopā Latvijai, ir pie varas, un viņi nezin, ko mēs izdarījām, ar kādam piepulēm viss tas mums padodas, un cik daudz spēka mēs tērējam, lai dabūtu šo rezultātu brīnišķīgu. Tāpēc jums sirsnīgs paldies par to, ka jūs esat šeit, un ka jums nav vienalga, kas notiek mūsu pilsētā, ka jums nav vienalga, vai šī attīstība, kuru mēs nodrošinājām līdz šim brīdim, viņa turpināsies arī uz priekšu. Mēs jau paspējam iegūt baudu no tiem rezultātiem, ko mēs sasniedzam visi kopā. Jo, ja es teikšu, ka, ziniet, visu to, ko mēs redzam apkārt, visi tie sasniegumi ir deputātu nopelns, tā nebūs patiesība, tā nav taisnība. Jo tikai visi rēzeknieši, visi kopā, mēs varam sasniegt labus rezultātus. Un ar to arī Rēzeknes pašvaldība atšķiras no visam citam pašvaldībām. Es vēl teikšu, ka tagad es runāju latviski, bet es to pašu jums pateikšu, izstāstīšu arī krieviski. Pat cik es visas auditorijas teicu, ka Rēzekne ir tā pilsēta, kas ir daudz nacionāla, un mēs cienam jebkuras nācijas pārstāvi, kas šeit atrodas, kas dzīvo Rēzekne, un neatkarīgi no tā, kādai nācijai tu esi piederīgs, tu esi tikpat svarīgs, kā citas nācijas pārstāvi. Tikai apvienojot savus spēkus, un par to ir galvenie vārdi, pamata vārdi mūsu partijas programmā, tikai apvienojot visas nācijas, mēs sasniegsim labākus rezultātus. Tāpēc turpmāk krieviski es jums visu to izstāstīšu. Bet es ceru, ka visi saprot arī latviski. Es nešaubos, jā. Un mēs liepojamies ar to, ka mēs esam daudznacionāla pilsēta. Tad, kas šobrīd notiek? Man bieži jautā. Nāks administratori, domi noveda mūsu situāciju pilsētā līdz kraham, kaut kādas bankrots draud pilsētai. Ļoti daudz informācijas, ko tagad izplatā arī valsts sabiedriskie mēdīji, ir netaisnība. Pat bargāk teikšu mēli. Jo, ja jums apgalvo, ka Rēzekne tagad kritiska finansiālā situācija, ka domes deputāti nav spējīgi pārvaldīt savu pilsētu, tad tā nav patiesība. Ja? Šobrīd jūs redzat, ka pieņems pilsētas budžets, jā, ar grūtībām, jā, ar nokavēšanu, bet viņš ir pieņemts, jā. Mums nācas atteikties no vairākam lietam, jā, pieņemsim, no pilsētas svētku finansēšanas, jā, mums tagad nav publisku pasākumu, it kā oficiāli mēs nefinansēsim neko, bet jūs redzat, ka bija lieldienas, bija arī, viss, kā pienākas, jā. Tad rītdien, vai es nezinu, bet tuvākā laika notiks rasādu oplūds, man liekas, ka tā ir 1. maijā, jā. Jau, cits pasākums, jā, bez naudas, bet saviem spēkiem izmantojot savu kolektīvu spējas, mēs organizēsim vienalga svētkus un viss notieks. Pilsētā turpina dzīvot savu dzīvi, un ierastais cilvēks, viņš nejūt, ka ir problēmas kaut kādas mūsu pilsētā, un reāli, ja jūs vienkārši mēģināsiet panalizēt to situāciju, jūs arī apstiprināsiet manus vārdus, ja? Ka deputātu komanda, kas bija ievēlēta
ar jūsu balsīm viņi turpina strādāt, un mēs jūtamies arī atbildīgi par to, kas notiek pilsētā. Un tā arī būs turpmāk. Bet redziet, kas notiek. Tagad valdība gatavo lēmumu projektu, likuma projektu, pēc kura dome var būt atlaista. Tad nozīmēs administratorus, kurus jūs zinat, tie uzvārdi ir publiski. Nevienam no administratoriem, arī tam galvenam, nav pieredzes darbam pašvaldībā. 2 administratori nav no Rēzeknes. Tad viņam vienalga, kas notiks. Bet tas ir pamaz vēl. Administrators grib nozīmēt nevis līdz nākamajam ārkārtas vēlēšanam, kas notiktu, kā Rīgas, pieņemsim, situācija. Viņam arī bija līdzīga situācija, jā, doma bija atlaista. Bet viņu 3 mēnešu laikā, varbūt nedaudz vairāk, bija ierīkotas jau vēlēšanas un ievēlēta jauna doma, pie tām uz 5 gadiem. Kāpēc neizmantot šo pašu praksi attiecību uz Rēzekni? Jo, zināt kāpēc? Ir tāds ministrs Sprindžuks bijušais, jā, viņš vadīja Varamu. Un viņš teicis, ka ja mēs tā rīkosimies un ja mēs izmantosim esoša likuma normas, tad ievēlēs tos pašus deputātus. Un viņi vadīs pilsētu atkal. Bet tas mūs neapmierina. Un nav svarīgi, kas tas neapmierina iedzīvotājus Rēzeknes. Ja? Tad viņam nāksies samierināties, ka veselu gadu administratori strādās un vadīs, es nezinu, es nedomāju, ka viņi vadīs labāk nekā mēs to darījām 15 gadus. Ja? Viennozīmīgi es varu pateikt, ka tiks apturēti visi projekti, kurus mēs plānojam, kurus mēs gribam realizēt, tā skaita, pieņemsim, industriālas zonas attīstība, tā skaita arī kultūras namā rekonstrukcija, un tā rekonstrukcija mums ir jau nauda. Vienkārši, absolūti ar augstu prātu viņi noštupēs visus projektus, ja? Un tad tā attīstība tiks apstādināta uz veselu gadu. Tas pats Sprindžuks, viņš teicis, ka pārāk ātri attīstās pilsētā. Pārāk ātri viņi, pārāk daudz naudas viņi apgūst, ja? Pārāk labi viņi dzīvo. Un tā ir vienkārša skaudība pret Rēzekni. Un es domāju, ka viens no tādiem iemesliem, kāpēc Rēzekne tāda problēma izveidojas, finanšu nepietiekamība, arī slēpjas tajā fakta, ka tā skaudība pārāk stipra. Ja valstī, mēs zinām, kas notiek valstī tagad. Valstī skandāli ap to partiju, kura grib atstādināt pilsētas domu, jauna vienotība. Tad jūs zināt, ka finanšu ministram ir atļauts maksāt algu aploksnes bijušam vai esošam vienotības vadītājiem, ne jaunas ir vienotības, bet vienas un tas pats. Kamparam ir skandāls ar savas varas, kā teikt, diktēšanu vēlēšanu komisijai. Viņš vienkārši mēģināja mainīt vēlēšanas rezultātus 4. gadā. Un tā tālāk. Tie skandāli atveram tikai avīze un uzreiz redzam, ka vienotība strādā labāki un godīgāki cilvēki valstī. Un šie cilvēki, viņi mēģina pateikt Rēzekniešiem, ka jūs neesat cienīgi balsot par savu vietējo varu, par savu pašvaldību. Tur ir tā, manuprāt, galvenā problēma. Un ja mēs vienkārši skatīsimies uz šo situāciju, tā neīpaši uzmanīgi un neīpaši nopietni uztversim šo situāciju, tad acīm redzami nākamais solis izpildu komitejas, kas mūs var gaidīt. Tad uz visiem laikiem, tāpēc kā neusticāmie vēlētāji, mēs nozīmēsim jums to administratoru. Tagad jau likuma projekta pateiks, ka uz 2 gadiem var, kā teikt, nozīmēt šo administratoru. Vai mēs to gribam? Es domāju, ka visiem no tā būs sliktāk. Tāpēc to, ko jūs darat, to, ko jūs atnācāt uz šo sapulci, jau ir ļoti svarīgs fakts. Un mēs tagad atrodamies mūsu valsts, ne tikai Rēzeknes lūzuma momentā, bet arī valsts lūzuma momentā, kad
beidzot vara cienīs vēlētājus. Beidzot vara nešķiros vēlētājus uz labiem un sliktiem. Un tas ir svarīgi. Ja mēs klusēsim, protams, tas nekad nenotiks. Ja? Un Rēzekne, ziniet, to, ko mēs saražojam un panācam 50 gadu garumā, var nopostīt viena gada laika, pat ātrāk var to visu izdarīt. Ja? Mēs atceramies, kas notika ar mūsu rūpnīcām Zemeļu rajona. Ja? Nu, cik tur vajadzēja, lai iznīcinātu to visu rūpniecību. Tagad mēs kaut nedaudz, bet attapamies. Ja? Mēs piesaistījām uzņēmējus, mēs jaunus korpusus būvējam. Ja? Nu, viss tas ir mūsu darbs, ja? Un tiešām ir lepnums par Rēzekni un par tiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Я уже долго говорю. Теперь на русском языке. Да, я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли. Потому что мы на самом деле вот сейчас находимся на таком переломном моменте, когда решается судьба Латвии. Когда нужно сказать «нет» тем политикам, и я даже прямо укажу, что это политики нового единства, которые сейчас управляют страной, у них 7 министров, они практически контролируют все ключевые посты. Именно по поводу них самые большие скандалы. Ну, если, конечно, не считать мою персону, да, по поводу которой в последние месяцы 3 уголовных процесса начато, да, и которые, абсолютно незаслуженно начаты, потому что нету оснований их возбуждать, да. К сожалению, меня на допросах этих следователей просят подписать согласие с тем, что я не буду распространять информацию, да. Когда я говорю следователю, извините, у вас же, я вот вышел по предыдущим криминальным процессам, я вышел от следователя, и мне сразу же в газетах читаю о том, что же там происходило. А я не имею права рассказывать о том, что происходит на этих процессах, да. И когда я говорю последнему следователю на уголовном процессе новом, что я не буду подписывать эти согласия, потому что вы же точно так же будете действовать, как и предыдущие работники КНАБа. Сразу все это в прессу выйдет. Нет, это ко мне нет такой претензии, я это не сделаю. 2 дня прошло, пожалуйста, вам все. И это произошло, самое интересное, когда? Сегодня. Да, сегодня вы могли прочитать публикации в газетах о том, что против Барташевича еще раз одно дело, уголовный процесс начат. Да? Конечно, я не могу не говорить, что это абсолютно безосновательно, что эта собственность мне никогда не принадлежала. Это бесполезно, потому что работает вся огромная машина. Почему здесь важна роль нового единства? Потому что уже в течение 6 месяцев новое единство мобилизовало все средства массовой информации против Рēzekne. Вот если вы даже попытаетесь сейчас вспомнить, когда в общественных СМИ, которые мы оплачиваем, была хорошая информация о Рēzekne, вы не найдете такой информации. И вы думаете, почему это происходит? У нас, может быть, нету каких-то событий, которые стоило бы описать в государственной прессе, хороших. Я не знаю, мы праздники не празднуем, мы какие-то не открываем объекты новые. Ничего подобного. У нас масса и хороших новостей. Но об этом центральная пресса не пишет. Почему? Потому что деньги платит то же самое новое единство. 2,6 миллиона евро тратит правительство, министерство на то, чтобы спонсировать частные информативные издания. 2,6 миллиона. И если вы поанализируете, что происходит в информативном поле, то вы поймете, что плохо о Рēzekne и часто о Rēzekne плохо пишут именно те, кто получает эти деньги. Без исключения. Это просто для размышления. Это проблема Rēzekne финансовая или что-то другое. Я когда на латышском языке говорил, я вам не рассказал, что на самом деле все проблемы начались тогда, когда мы не получили кредиты в прошлом году, которые обязано было правительство выплатить. Они этот факт скрывают, им это очень неудобно. Мало того, я написал в полицию заявление на то, чтобы призвали к ответственности господина Ашера Аденса и чиновников Министерства финансов
к ответственности уголовной, описал абсолютно точнейшим образом все составляющие части уголовного преступления. То есть следователю нужно было только начать процесс. Как вы думаете, начат процесс? Конечно, нет. Конечно, нет. Мало того, мне написали из КНАБа ответ. Я писал в полицию, мне написали из КНАБа ответ. И сделали этот ответ секретным. Написали, для специального пользования. Не все так плохо, как нам кажется на данный момент. Да? Потому что вот объем этих преступлений, которые совершает нынешняя партия «Новое единство», оно достигнет критической массы. И тогда придется им отвечать тоже за все вещи, которые они сейчас, за тот эксперимент, который они проводят над Резекне. И очень важно, чтобы это понимали и резекненцы, да, что все, что сейчас на нас навалилось, это временное явление. Да, и второй момент, что мы справимся. Те депутаты, которые здесь работают, да, меня убрали, у нас Алексей Стец есть, да, у нас прекрасный заместитель Карина Барткевича. Вы думаете, что мы кончимся? Как там говорили, всех не перестреляйте. Поэтому спасибо, но у нас еще есть гости. Я свое выступление заканчиваю. Paldies visiem. Bet mēs turpinām. Mums ir ļoti pazīstami un svarīgi viesi, jo partija Kopā Latvija nav vienāda, kā teikt, nu, mēs nevienādi, bet mēs neesam vieni. Mums ir arī atbalstītāji. Un viens no tādiem atbalstītājiem ir Vīlis Kristopans, bet, no pirmas partijas, bet es nedošu viņam tagad vārdu, bet man bija paredzēts. Ne, es vienkārši gribu palielīties un nu, tiešām mūsu kompānija ir ļoti liela, kas grib, lai Latvija kļūtu par tiesisku un pārticīgo valsti. Tādu cilvēku ļoti daudz. Galvenais, lai viņi turētos kopā. Un tas jau mums gandrīz izdevās. Aleksijam Stecam vārds. Jā, kā jau Aleksandrs teica, nu mēs закончимся. Tiešām mums ir spēks, mums ir vēlme un mēs šaubām mēs strādāsim. Man ir ļoti patīkami redzēt tik daudz cilvēku, kuriem ir pietiekoši kritiska domāšana, jo saņemot to informāciju, kas skan par Rēzekni katru nedēļu, ka Rēzekne jau pārtāpā par vissliktāko pilsētu Latvijā, nu, vai tā ir taisnība? Vai mēs tagad varam reizināt tos panākumus, kas bija sasniegti 15 gadu laika uz nuli? Nu, diez vai. Jo mēs visi dzīvojam šeit un redzam, kas pa to laiku šeit ir noticis. Gors, Olimpiskais centrs, industriālās zonas, sakārtotā ceļa infrastruktūra. Mēs to redzam? Mēs to redzam, un kādi grib to mums to atņemt un pateikt, ka nekas nebija darīts. Bija darīts un pietiekoši daudz. Un tie pārmetumi, ko mēs saņemam, nu es atvainojos, viņi neiztur nekādu kritiku. Mums bija pateikts, ka mēs pārāk strauji attīstam. Jāpiebremzē kaut kā mazliet kaut kur. Es atvainojos, bet kad cilvēki, kad ģimenes plāno brākt prom no mums, no Rēzeknes uz tālajām zemēm, lai meklētu labāko dzīvi, mums ir jāpiebremzē. Nu, es atvainojos. Mēs, protams, varam viņiem pateikt, pagaidi 20 gadus, kaut kā sakārtosies. Nu, mīļie mani, sagaidīsim laiku, kad pēdējais vienkārši izslēgs gaismu. Mēs to gribam. Diez vai. Mēs arī saņemam pārmetus par to, ka doma nav rīcības spējīga. Es atvainojos. Aleksandrs jau pieminēja, ka šī gada budžets viņš ir sapīgs. Un pēc būtības viņš ietekmē katru no mums. Bija atcelti vairāki pabalsti, kas Rēzekne darbojas. Mēs vienkārši spējam pierādīt to, ka mēs ne tikai varam attīstīt savu pilsētu, bet arī piepalīdzēt pilsētas iedzīvotājiem, tīpaši tiem, kas to vairāk, kam to vairāk ir vajadzīgs. Mēs to bijām darījuši. Jā, protams, grūti laiki, bet mums atkal pārmet to, ka Rēzekne ir atsevišķs gadījums. Klausieties, kas notiek tagad Balvī? Saicināta darba nedēļa. Vai tas ir normāli? Droši vien, ka nē. Ko mēs bijām darījuši tajā pati laikā? Izdarījām visu, lai tikai doma varētu sniegt pilnvērtīgus pakalpojumus, jo mēs ļoti labi zinām. Tik līdz
Tā alga, ko saņem cilvēki strādājot sociālajā pārvaldē, izglītības pārvaldē, būs samazināta uz 20%. Ko viņi darīs? Nu, droši vien, ka viņi sāks meklēt to vietu, kur viņi var nopelnīt vairāk. Un tā vieta nebūs Rezekne. Viņi uzreiz brauks prom. To mēs gribam? Es domāju, ka nē. Ziniet, kad es saku strādāt domē, man priekš sevis bija tāda nostāja, jo es pietiekuši ilgu laiku arī strādāju ārzemēs. Un atgriežoties mājās, sākot strādāt šeit, tas bija sava veida solījums. Izdarīt visu tā, lai neviens nedomātu par to, ka viņiem būs jāmeklē savu labāko vietu kaut kur citur, nevis savā dzimtajā pilsētā. Un lai cilvēks galu galā varētu pateikt, ka viņš ir lepts par to, ka viņš ir rezeknietis. Es godīgi varu pateikt jums šodien to, ka es tiešām esmu lepts, ka es esmu rezeknietis. Paldies jums, mīļie mani! Vispirms, labdien visi rezeknieši! Ir vairāk iemesli, kāpēc es esmu šeit. Pirmais ir tas, ka es esmu 5 reizes ievēlēts no Latgales, 5 saimās. Otrais ir tas, ka visi mani vecāki ir latgalieši, bijuši, tagad jau, lai viegls smilts, miruši. Un arī trešais iemesls ir tas, ka tas naža asmens, par kuru staigā pašlaik vara, vienotība. Vienā pusē ir demokrātija, otrā pusē ir nedemokrātija. Un tas, ko viņi tagad domā darīt, mēs būsim kategoriski pret. Viņi grib atlaist domi, viņi grib pieņemt likumu, kad veselu gadu šeit strādās cilvēki, kuri nav ievēlēti, kuriem pilnīgi vienalga, kas notiks ar Rezekni. Tie ir 54 miljoni pilsētas budžets. Jūs arī iedomāties, kas notiks ar pilsētas budžetu, ja viņam ķersies klāt cilvēki, kas nav rezeknieši. Un šos lēmumus, šos likumus grib pieņemt cilvēki Rīgā. Viena daļa, kas vispār nav bijuši nekad Rezeknē. Un mēs kategoriski esam pret to, un mēs zinām, ka jūs, pat ja tas notiks, jūs to gadu kaut kā kopā turoties pārdzīvosiet un ievēlēsiet atkal savus cilvēkus Rezeknes domē. И то, что я приехал, это говорит о том, что не все испугались. Потому что те оппозиционные партии, которые где-то тут создали офис какой-то, где они все объединились, где же они сейчас? Их здесь нет. Они как-то так из-за угла хотят, так сказать, некрасивым способом забрать власть у Резекна. И это очень плохо, если посмотреть на то, что же творится там в Риге. Полеты Карнича, зарплата в конвертах. Сейчас еще новый скандал о как бы там изменении результатов выборов. Ну куда же дальше? И они хотят здесь еще забрать власть. Так что держитесь. Буквально коротко. Карina Bartkeviča, я уже упоминал, Karina Bartkeviča, viņa ir mūsu priekšsēdētāja vietniece. Jauna sieviete, bet ļoti gudra un potenciāls milzīgs. Tāpēc, ja kāds domā, ka mums beidzies tas aizvietotāju benkis, nekad nebeigsies. Labdien, cienējamie klātesoši, labdien, rezeknieši. Es arī gribēju pastāstīt jums par likuma projektu, par demokrātiju, bet mani kolēģi jau visu izstāstīja. Līdz ar to es padomāju, ka es jums vienkārši cilvēciski pastāstīšu vienu gadījumu no savas dzīves. Tikai 20. martā es kļuvu par deputātu un saņēmu mandātu. Tas bija 8:30. Paldies! Tas bija 8:30 no rīta. Jau 2 es sniedzu savu paskaidrojumu Rīgā nabā.
Tā bija manā pirmā diena deputāta amatā, par ko es sniedzu paskaidrojumus. Principā man bija uzdots viens jautājums, ar kādu mērķi es filmēju Aleksandru un kāpēc es filmēju mūsu spā. Kur es paņemu naudu, lai filmētu, cik naudas es izterēju. Man bija ļoti viegli atbildēt uz šo jautājumu. Es atbildēju, nebija uzsakta, protams, nekāda ne administratīva lietvedība, ne krimināla lieta, protams, bet atbraukt un sniegt savus paskaidrojumus man vajadzēja. Kā jūs domājat, ar kādu mērķi tas bija izdarīts? Protams, pamēģināt pazemot, jā, darīt kaut kādu spiedienu uz mūsu partiju, bet nekas viņam, protams, nesanāks, jo taisnība ir mūsu pusē, un kopā ar jums mēs esam spēks. Jā, mums arī viesi no Ludzas, un Jevģeņa Kušija gan strādā pašvaldība, Rezeknes pašvaldība, gan arī ir Ludzas novada deputāte. Tāpēc vārds Jevģeņai. Es varu papīrīgi paņemšu. Mīļie rezeknieši un pilsētas viesi, tiešām liels prieks jūs visus redzēt. Es esmu Ludzas novada pašvaldības domas deputāte jau no 2005. gadā. Un darbs pašvaldībā man nav svešs. Es zinu, kā darboties pašvaldībā. Es zinu visu deputāta darbību. Un daudzas Latvijas novadas un pašvaldības ir līdzīgas problēmas. Naudas trūkums. Jo valsts atdeva dažas savas funkcijas pašvaldībām. Un pašvaldībā jānodrošina un jāizpilda šīs funkcijas. Protams, valsts līdzi neiedava nekādu naudiņu. Un katrai pašvaldībai ir galvenais pienākums izpildīt savas pamatfunkcijas. Un tās pamatfunkcijas ir mūsu bērnu dārzi, skolas, lai pilsēta būtu apkure, ūdens, kanalizācija. Un, protams, vajag vēl sakārtot un uzlabot infrastruktūru. Un pie tām vēl attīstīties. Pašvaldībām pārmet par to, kā viņi neizmanto naudu, ko dod Eiropā. Mīļie draugi, Eiropā dod naudu projektam, bet pārējo to daļu jāfinansē pašvaldībām. Un kur ņems pašvaldībā? Protams, viņi ņems kredītus. Un tāpēc nevajag pārmest, ka Rezekne tikai vienīga pilsēta ņem kredītus. Visas Latvijas pašvaldības ņem kredītus, lai attīstīties. Un jāsaka paldies. Paldies Rezeknes vadībai, Rezeknes deputātiem, jums, vēlētājiem, kā Rezekne tagad ir skaista pilsēta. Nav noslēpums. Nevienam nav noslēpums, kāda pilsēta bija un izskaties pirms 2009. gadā. Bet pēc tam 2009. gada, 2013., 17. un 21. gada jūs ievēlējat šo komandu, kurai jūs uzticēties, kura vada šo pilsētu jau no 2009. gadā. Un pateicoties šai komandai, ko mēs redzam, paskatieties, kādi mums pilsētā objekti. Zīmuls. Tā
Tas ir vienīgs centrs Baltijā ar tādu skaistu arhitektūru. Tā ir viena iestādē Latvijā ar iekšējo saturu. Jūs paskatieties uz Goru. Uz Goru brauc visi no visas Latvijas, lai redzētu pasākumus, gan labus koncertus. Jūs paskatieties uz Olimpisku centru, kur ir iespēja mūsu sportistiem, ne tikai mūsu, no visas Latvijas, arī ārzemniekiem nodarboties, braukt uz sacensībām, sportot. Un es ļoti atceros, jo 13 gadu jau strādāju šeit, ļoti labi atceros, kad pirms gada. Cik daudz brauca pie mums augstas valsts amatpersonas, kā viņi slavēja mūsu pilsētu, kā viņi slavēja mūsu vadību. Un viss bija ļoti labi. Kas notika? Jau pēdējos 8 mēnešus mēs tikai dzirdējam sliktas ziņas par Rēzekni. Vai tas ir taisnība? Nē, tas nav tā, kā jau Aleksandrs teica. Mēs visi mīlam Latviju, mēs visi mīlam Latgali un visi mīlam savu pilsētu. Un mēs dzīvojam demokratiskā valstī. Un vara pieder tautai. Un tikai tauta tiesīga ievēlēt pašvaldības varu. Un skatoties uz Rēzeknes pilsētas vēlēšanu rezultātiem, var secināt, ka Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem balsoja par komandu, kura vada pilsētu jau no 2009. gadā. Tāpēc, kā iedzīvotāji uzticas šai komandai. Mīļie rēzeknieši, jūs varat lepoties. Jūs varat lepoties ar savu pilsētu. Jo mēs visi dzirdam ļoti daudz labu vārdu par pilsētu, par iedzīvotājiem. Un paldies mūsu deputātiem par darbu. Tiešām, ko viņi varēja, to viņi izdarīja. Lai jums visiem būtu spēks, veselība, izturība, lai jums visiem veicas. Paldies! Pirms dot vārdu nākamajam runātājiem, es vienkārši gribu pastiprināt, vērst jūsu uzmanību uz to, ko teica Jevgenija. Ja? Vairākas pašvaldības, īpaši Latgale, atrodas jau izdzīvošanas slēkšņā. Valdība piešķir tik daudz naudas, ka pašvaldības jau atklāta valoda gan ministriem, gan Ašerādanam stāsta, ka mēs nākamo gadu varam arī neizdzīvot, un šogadu mēs varam arī neizdzīvot. Bet valdības vīriem, valsts vīriem vienalga, kas notiek Latgale, un tas ir liela problēma, un ne tikai Latgales, bet visas Latvijas. Ja? Tad, jo līdzīga situācija atrodas arī visas Latvijas pašvaldības. Pat Rīga tur saka raudēt, ka viņam trūkst naudas. Ja? Ko tad runāt par nabadzīgākajiem pašvaldībām Latgalē? Bet, jā, es arī gribu pierreizes pateikties Viktorijai Pleškanai, kas ir Saimas deputāte, un viņa arī atbrauca atbalstīt rezekniešus, un viņi ir rezeknieti pie tām. Dorgie tautieši, dorgi rezeknieši, esmu pirmam kortam rezeknieti. Esmu no Rēzeknes, no Latgolas, un es pārstāvu jūsu balsis Saimā. Pie mums Saimā es aizstāvēju arī mūsu Latgales pašvaldības. Jau, kad bija pieņemts budžets, tajā laikā es jau brīdināju par to, ka pašvaldības nevarēs izdzīvot, ka vajadzētu jau atbalstīt pašvaldību tajo laiko, kad mēs pieņēmam budžetu.
Viņa valdība, kurai es neusticos, un es to vairākas reizes paužu no Saeimas tribīnes, ka es neusticos jaunai vienotībai. Es neusticēju viņiem tad, kad viņi pieņēma lēmumus par Covidu. Un tagad ir tīpaši, cik skandālu ir, cik skandālu viņiem ir, kā viņi var lēmt par to, ko un kā man darīt ar savu pilsētu. Es esmu tāds cilvēks, kāpēc man viņi atņem tiesību balsot par savu pilsētu. Es gribu pati lemt, kam atdot savu balsi, bet ne tiem cilvēkiem, kuri būs ielikti, kuri būs nozīmēti ar jaunas varas pārstāvi, kuri pildīs jaunas varas pārstāvis lēmumus, bet ne mūsu, ne manu lēmumu, ne manu varu viņa te izpaudīs, bet jaunas vienotības. Tādi skandāli, kad ir jaunai vienotībai, tas nav pieļaujams demokrātiskajā valstī. Un es, kā rakstīts demokrātijā, mūsu satversmē, es esmu tāds, kuram ir tiesības un pamattiesības vēlēt deputātus. Bet šeit būs arī bezatbildība, jo šie cilvēki nav vēlēti, bet nozīmēti. Un tagad, pēc tam, kad mēs pieņēmām budžetu, un ko mēs tagad redzam? Jā, Rēzekne nav vienīgā vieta, kur ir problēmas. Mums ir Balvi, mums ir Livāni. Ko dara pārējās pilsētas? Kur mums ir Livāni, tur ir attīstībai pārstāvis. Un kas tur darās? Tur pašvaldība slēdz skolas. Piektdien bija pikete, kuru neatļāva. Par to cilvēki gribēja saglabāt savas skolas. Šeit mēs redzam, ka šeit tiek darīts viss cilvēku labā. Es varu salīdzināt. Man ir informācija no vairākām vietām, kā notiek. Jā, tiešām, cilvēkus atlaiž. Cilvēki paliek bez darba, samazina algas. Un šeit mēģina saglabāt, bet man ir arī lūgums gan visiem deputātiem, gan koalīcijas, gan opozīcijas deputātiem apvienoties un saglabāt satversmē rakstītas vārdus, kā vara pieder tautai, un mums ir tiesības lēmt pašiem demokrātiskā ceļā par to, kas vadīs pilsētu. Bet ne tie ieliknīti, kuri gribēs. Vispār es nezinu tos cilvēkus, vienu, kurai ir no Rēzeknes. Bet pārējos es nezinu, kā es varu uzticēt cilvēkam, kuru es nezinu. Jā, un es domāju par to, ka mums nedrīkst atļaut to, ka mēs neatļausim to, ka mūs grauj mūsu demokrātija un mūsu tiesības. Paldies par to, ka jūs esat šeit. Un lūdzu apvienoties tam, lai aizsargātu pilsētu no jaunas vienotības. Paldies! Jā, mums vēl ir atbalstītāji, un bez visādas apzīmējumiem es aicinu Gloriju Grivcovu, jūs viņu arī ļoti labi zinat, un arī tādi cilvēki brauc uz Rēzekni, lai mums atbalstītu. Paldies! Sveiciens visiem šodien Rēzeknē. Man prieks būt pie jūsiem, satikt jūs, un man prieks atrasties Latgales sirdī Rēzeknē. Patiesi esmu latviete, latgalīte, un tā es izmantošu īspēju runāt krīviski. Man likums to atļauj, un es tālāk runāšu, погодока валода. И теперь у меня есть возможность высказать все, что я думаю, потому что накипело. Потому что мы из Риги смотрим, как действительно грязью поливают город Рēzekne. Такое чувство, что у нас самый плохой город в Латвии – это Rēzekne. У них одни долги, они все погрязли в коррупции, а все остальные просто белые и пушистые. У всех все хорошо. Посмотрите, каждое самоуправление в Латгалии, у каждых проблемы, у всех проблемы. У всех не хватает денег, все сокращают, все что-то уничтожают. Реформы, как мне кое-кто из Балови сказал. И они этим гордятся, и никто, ни один плохого слова об этом не сказал. Так задайте себе вопрос, а почему? А потому что там у власти угодные люди. Люди, которыми очень легко манипулировать. И тут вдруг оказалось Rēzekne. А потому что у руля сильный человек, который показал характер и сказал, что нет, не будет так, как вы сказали, а будет по-нашему, в интересах. Я понимаю много часть людей, которые говорят, да, реформа, это больно. Ребят,
но время такое сложное, трудное, когда на самоуправление свалили почти все. Государство свалило все. 80/20? Вы смеетесь? А откуда самоуправлением взять деньги, если все нужно закрывать реформы? Чтобы получить проекты, нужно провести реформы. Реформы, это мы понимаем, закрытие школ, закрытие почты и других учреждений. А другая сторона кричит: все плохо, мы все закрываем, а он все закрывает. А с другой стороны говорят: вот у нас есть проект. Так говорите людям, как есть на самом деле. Все говорят: Резекне. Так приедьте вы к нам в Ригу, посмотрите, какие у нас дороги, яма на яме. А какой у нас долг в бюджете, кто знает? А мы знаем, примерно 190 миллионов, если я не ошибаюсь. И все хорошо. Никто ни о чем не думает. У нас столбики, у нас там всякие проекты интересные, и все. Говорят вообще о вещах, которые совсем не важны. А что получается тут? Заставили уйти мэра. Заставили принять бюджет. Бюджет принят, условия все выполнены. Что еще требуется? А ничего. Мы вас заставили сделать то, что хотим, и дальше будем продолжать делать то, что мы хотим. Потому что они увидели, что в бюджете может быть какие-нибудь лишние деньги, которые они могут забрать себе. Карман забрать или потратить куда нужно им. Не на нужды города, а себе куда-нибудь. Так обычно случается. И вот рождается вопрос: а зачем тогда вообще людям идти на выборы? Зачем идти на выборы, если нам не дают голосовать за того, кого мы выбрали? Это же люди дают кредит доверия тому человеку, которого они избрали. И они могут его отозвать за плохую работу, за плохо проведенную работу, тем, что они за него больше не будут голосовать. Почему из Риги, Винокипа, которая сама погрязла в скандалах, те, которые нас всех учат, как нам всем жить, почему они нас учат? Действительно, мне стало очень обидно и очень неприятно за то, что у нас вот такая ситуация сложилась, что в прессе только плохое. Хорошего вообще ничего нет. Но мы сегодня прогулялись по городу. Красивый, нормальный город. Красивый город. Чего тут стыдиться? Впереди грядут тяжелые времена. Денег будет не хватать, много чего придется делать и совершать непопулярные поступки. Это всегда, и это нужно понимать, потому что такова политика, и это цена. Цена за то, что мы живем здесь, сейчас, в нашем государстве. Все говорят про сильную Латвию, процветающую Латвию, но сильная процветающая Латвия начинается с Латгалии. И вместо того, чтобы помогать городу развиваться и не ставить препятствия, чтобы получить кредиты, развивать проекты и развивать сам город, делают препятствия. И город не может нормально развиваться. Все только через суды и через поливание грязью. И вот когда мы или они наконец-то поймут, что нужно укреплять Латгалию, тогда и будет сильное, крепкое государство. И в конце, что я хочу сказать, у многих есть много претензий, но знаете, легче критиковать, когда ты сам ничего не делаешь. И не ошибается тот, кто вообще никогда ничего не делает. Спасибо вам большое. Jā, paldies Glorijai. Un mēs turpinām. Mums palika divi runātāji. Un šobrīd es aicinu Pēteris Putirskis. Cienījamie Rīgas kungi, mēs paši atrisināsim savas problēmas, bez jebkādiem ieliktiņiem. Lūdzu, nemaisieties mūsu darīšanās, mūsu pilsētas attīstībā un visās dzīves problēmās. Paldies par uzmanību!
ļoti kodolīgi, bet man liekas, ka tas var kļūt par šī pasākuma lozungu. Это может стать нашим лозунгом. Не вмешивайтесь в наши дела, не отбирайте у нас право выбирать своих представителей. Я не только депутат Резекненской думы, я еще и избиратель. И меня, допустим, очень оскорбляет вот это отношение, когда говорят, что, знаете, администраторы, совершенно посторонние люди, они гораздо лучше здесь будут работать, чем депутаты, которые доказали своей работой, своим трудом то, что мы можем на самом деле работать очень хорошо. Noslēgumā tad uzstāsies mūsu partijas biedrs Jānis Stutiņš, viņš arī kādreiz deputāts bija Saimas, bet šobrīd viņš dzīvo Rēzeknē, jau atgriezies. Un viņam arī ir viedoklis par notiekošo. Vasali šodien. Vasali. Ir šodien jautājums, šodien runa jau nav par personāļiem, nav par personam, nav runa par Bartaševiču, nav runa par Tutinu, vai Kalniņu, vai kādu Petrovu. Šodien runa ir par tevi, par jūsim, par mani. Kāda runa? Runa tāda, ka mūsu Latvijas pašā galvenajā likumā, Satversmī, konstitūcijā, ir ierakstīts, ka Latvija vara pīder tautai. Tikai tautai. Tas rakstīts pašā galvenā likumā. I tauta šo savu tīsību realizē caur vēlēšanām. To, ko grib izdarīt Reiga, to, ko viens ministrs, viens cilvēks, reiznieks, na latgalīts, na riezeknīts, na jūs, na es, kas balsoju, grib vienkārši atlaist. Labi, kā jau tā notiks, atlaist. Kas pēc Satversmes, pēc konstitūcijas jodara tolok? Tolok jorēkoja jaunas vēlēšanas. Tas ir jodara, tas ir ierakstīts pašā galvenajā likumā. Bet, ja grib ielikt svešus cilvēkus, kurus mēs nepazīstu, jūs toži nepazīstat jūs. Kā būtu, ka jūsu dzīvokļi, jūsu mojā, jūsu saimniecībā iz vairāk kā goda ieliktu, nezinu, kādu svešu atbraukušu cilvēku. Kā jūs justos, vai jūs uzaticētos jām? Pa veselu godu jūs jūsu dzīvokļi apludinotu vai kas, vai namaksotu par komunāliem maksājumiem. Tā būtu. Tas pat arī notiks, viss varbūt, ka notiks, arī Rieziknis pilsētā. Jūsim ir tīsības pašam noteikt, kas būs pie varas, kas pārstāvēs jūsu dūmus, kas pārstāvēs jūsu darbus, kas dos jūsim sociālos pabalstus, algas, kas dos jūsim prīku par pilsētu pa visiem itīm gadiem. Jūsim tikai iedzīvotājiem, ir tas atsatīcās ne tikai iz Riezikni, tas ir iz visam pārējām pašvaldībām, iz visiem pārējiem iedzīvotājiem. Tikai vienīgi iedzīvotāji var balsot, izvēlēties tos cilvēkus, kurus jūs pazīst, kuri grib strādāt savos pilsētas, savu iedzīvotāju labā. Es jau agrāk sacīju, ka mēs latgalīši, latgalīgi dzīvojuši, esam stipri kā zoģa zūbi. Mēs tādi bijām, esam i būsim. Prieks par jūsim, ka jūs turētīs. Daži, ka notiks tā, kā es sacīju, ka ieliks kaut kādus svešus, kurus mēs nepazīstam, kuri porvaldēs, kuri darēs to, ko mēs poši šitā negribam. Būs nākušos vēlēšanas, būs pēc gada, notiks. I tad vienalga, mēs savus cilvēkus neaizmirstam, mēs atcerēsimies. Būs tī, kuri pilsētas iedzīvotāji grib, ani kaut kādi ministri. Bija pēdējais runātājs, es vienkārši noslēgumam pāris vārdu, un tie vārdi būs sekojoši.
Es sniedzu interviju Rezeknes vēstim, nesen, laikam, šonedēļ bija tas publicēta tā intervija. Un viens no pēdējiem jautājumiem bija sekojuši. Man korespondenti pajautāja, nozīmes administratoru, jūs taču nepametīsiet pilsētu, jūs taču sekosiet līdzi, ko administrators tur dara, un nedosiet viņam kaut kādas sliktas lietas darīt, vai jums nav bailes, pieņemsim, turpināt savu darbu. Un es, bez sagatavošanas īpašas atbildēju, ka protams, es nepametīšu. Kā es varu, jo es ieguldīju ne tikai daļu no savas dvēseles šajā pilsētā, es arī savu veselību šeit ieguldīju. Un, Rezekne man kā bērns, savs bērns, tikpat es atbildīgi, ka teikt, atteicos pret rezekniešiem, pret visu, kas šeit notiek. Tāpēc, iebēdēt neizdosies. Kaut kādā pagriezt iedzīvotāju varu vai vēlmes neizdosies. Jo Rezekne dzīvo ļoti stipri cilvēki, un mēs pārvarēsim visas grūtības, tāpēc, ka mēs esam kopā. Un vēl, ko es gribu teikt, tad очень важный результат того мероприятия, которое мы сейчас провели. И он важен для Латвии даже больше, чем для Резекне. То есть, если мы хотим, чтобы Латвия развивалась, вот так через колено ломать людей, это очень некрасиво и это очень опасно. То, что продемонстрировали в отношении Резекне, это сказали нам, что вы не важны для Латвии, ваше мнение не важно для Латвии, поэтому мы за вас будем решать. Но это как называется вообще в цивилизованном мире? Это называется диктатура. Да? И если мы идем к этому, то это очень опасная тенденция. То, что мы сделали сегодня здесь, мы сказали нет никаким возможным диктатурам, и воля народа, она имеет самое большое значение и самое важное. Для того, чтобы Латвия была процветающим государством, если мы откажемся от демократических принципов, если мы скажем, что саторство, которое принимали еще в 20-х годах, она не важна, в 18-х, она не важна для Латвии, то, извините, Латвии ничего хорошего не ждет. Поэтому всей Латвии наше сообщение о том, что если есть город Резекне, который не поддается ни на провокации и не готов отдать свое суверенное право выбирать своих представителей, значит, есть и другие города, которые могут к этому движению присоединиться. Поэтому мы за Конституцию, мы за демократические принципы. Всем спасибо, visiem paldies. Es nedomāju, pēc nepieciešamības mēs arī turpināsim šos procesus, jo, manuprāt, tomēr iedzīvotāji iesaistē mūsu pašvaldības darbos ir ļoti svarīga. Un tāpēc vēlreiz milzīgs jums paldies, ka jūs neesat vienaldzīgi pret notiekošo jums apkārt. Jūs esat ar stingru pilsonisko pozīciju cilvēki. Un ir pamats ar jums liepoties. Paldies visiem! Tagad mēs noslēdzam publisko sapulci. Лауреат государственной премии Советского Союза. Как он работает? Он ездил, знаю, мы с ним еще даже в выборах участвовали. Он ездил в Москву. Держись. Он ездил в Москву. Будь крепким. Благодарность получил город весь отстроил. Построил промышленный узел. Резекне стал городом развитой промышленности. Но я доволен и вашей командой. Дома, и все хорошо. Я думаю, что... Поддержите, пожалуйста, выставить народ за правду. Алексей, еще у меня вопросы по мамочке. И там надо смотреть, какой у нее статус. Привет.
Paši varam. У нас такие интересные.